Ja pēc paveiktā neizjūti gandarījumu, bet fokusējies uz kļūdu meklēšanu vai sevis kritizēšanu. Ja nespēj pielikt punktu un apstāties tad, kad jau ir pietiekami labi. Ja bailes attur mēģināt kaut ko jaunu, jo neesi pietiekami labs. Ja ārējais vērtējums kļūst par vienīgo iekšējo mērauklu tavai iekšējai vērtības izjūtai, tad iespējams esi iekritis ideālā tēla vai perfekcionisma lamatās. Perfekcionismu var raksturot kā uzskatu sistēmu un centienus rīkoties nevainojumi, lai pasargātu sevi no sāpēm, no kritikas, vainas izjūtas, kauna, no iekšējas nepilnvērtības vai ievainojamības izjūtas. Maksa ir augsta. Pastāv iekšējas spiediena izjūta, daudz baiļu, stress, depresijas, trauksmes un izdegšanas riski. Tāpat ierobežot iespēja ļauties spontanitātei, impulsivitātei, mēģināt ko jaunu, jo tas paredz eksperimentēšanu, nezināšanu un iespējams arī kļūdīšanos. 20. augusta labotības dienā runāsim par to, kā iekšējais kritiķis, vainas izjūta un perfekcionisms ietekmē mūsu labsajūtu, motivāciju darbā, spēju atpūsties un beigt, nolikt lietas malā noteiktā laikā, un kā pieņemt savu nepilnvērtības un ievainojamības izjūtu, un kā pieņemt savas kļūdas. Tiekamies labotības dienā!